Labdien! Nu, šodien parunāsim ar ekonomistu Guntaru Vītolu par to, ko sauc smalkā vārdā klimata likums. Man liekas, tas ir vairāk par dzimbūšanas atjaunošanu Baltijas valstīs un Latvijā. Un par visu, kas ir saistīts ar kvotām, ar kvotu tirdzniecību, bet faktiski mēs runāsim par to, kas varbūt ir vairāk saistīts ar Latvijas elites lielo skaitu vai neesamību. To varēs klausītāji paši novērtēt. Un par bezieru un paklausību katrai muļķībai, kas izskan, teiksim, no Briseles un kaut kur citur. Jā. Un dažos vārdos tātad šis klimata likums paredz līdz 30. gadam trīskāršos sākotnēju apņemšanos, kur Latvija kā bija apsolījuši pa 6% samazināt emisijas. Līdz 30. gadam tagad šis skaitlis jau ir palielināts 3 reizes, ko parakstījis Kariņš šo vienošanos Briselē. Es nezinu, kas viņu ir pilnvarojis, viņš atbrauc no Amerikas šeit, izrādīja paklausību absolūtu, jā, jebkuram rīkojumam, parakstīja bezieru un tātad šo Latvijas kapitulāciju, vai es nezinu, ko, nekur tas nebija apspriests. Nu, un tagad mēs esam tā kā pie sasīs silas, ja, lai gan Latvija ir vistīrākā un ekoloģiskā valsts, to tu varēsi arī pakomentēt, bet es tikai, lai saprastu jēdzienus, pateikšu, ja, kāda tad ir šī būtība. Un būtība ir tāda, ka ja Eiropas komisija sadalīs kvotas dažādiem operatoriem, operatori tie ir kompānijas, kas pārvalda tur kuģniecību, aviāciju vai ražošanas kaut kāds komplekss. Un galvenokārt šī kvotu sadalīšana un klimata likums attiecās uz 4 nozarēm – enerģiju, transportu, rūpnieciskiem procesiem un atkritumiem. Jā. Un man varbūt tad uzreiz ir, un vienība ir kvotas, tā saucamā vienība ir 1 tonna oglekļa dioksīda vai cita siltuma efektu veidojoša gāze, ieskaitot arī, piemēram, tur ūdens tvaiks un kaut ko, kas tiek pārēķināt atbilstoši, nu, tai vienai ogļskābās gāzes tonnai, jā, tā ir tā kvota. Un jums dod to kvotu komisija, un operators tad skatās, kā viņam tur izlaipot. Jā. Nu, kā tev liekas, teiksim, tīri no politiskā viedokļa, vai tas nav atkal veids, kā bagātās valsts padarīt bagātākas kā Vācija, kurai tur rūpniecība attīstās joprojām kaut kādā veidā vai nīkuļo, un nabadzīgie pārdod savu kvotu, jo viņas jau tirgos, to viņas var pirkt, to viņi pārdot, to var bezmaksas kvotas sadalīt un tā tālāk. Kā tu to visu redzi varbūt par tam kvotām? Nu, jā, es gribēju sākt varbūt no citas puses, bet es tev atbildēšu uzreiz. Nu, skaties, tev ir jāsamazina, visiem ir jāsamazina emisijas proporcionāli. Nav svarīgi. Tu vari būt bagāts, nabaks, ar rūpniecību. Ja Vācija ražo 100 reizes vairāk, ja viņa samazina savu daļu, un ja tu neko gandrīz neražo, arī tad jau jāsamazina. Skaties, tu gribi attīstīties, tu gribi attīstīt ekonomiku. Tas nozīmē, ka tu arī emitēsi, jo ekonomika un emisijas ir saistīti lielumu. Nav tāda lieta kā pilnīgi zaļa ekonomika. Arī cilvēks dzīvo, izdala ogļskābo gāzi, pat neko nedarot, un tātad jebkura rosība ir vārds sakot, saistīta ar emisijām. Nu, un tagad skaties, ja tu esi nabadzīgs, tad, ja tev uzliek pa pienākumu samazināt emisijas, tas nozīmē, ka tu nekādā gadījumā nevar attīstīties. Tu nevar tuvoties, piemēram, Vācijas, Francijas līmenim un tam līdzīgi. Viņi arī samazinās. Es saprotu, bet tu vari pirkt, ja tu gribi. Tu vari pirkt, mēs parunāsim par to pirkšanu pēc tam. Ja, bet tātad tu savai ekonomikai uzliec faktiski iemauktus. Tu nevari konverģēt. Viena lieta būtu, ka viņi kaut kā skatītos, cik daudz tu emitē vispār. Starp citu, Latvija ir faktiski viszaļākā valsts Eiropā. Un mēs pat uz pasaules fona izskatāmies ļoti labi. Gan emisijas uz iedzīvotāju vienu, gan uz kvadrātkilometru. Respektīvi, mums no šī nav vispār problēma kā tāda. Zem mums ir tikai, tur varbūt Vanuatu, vai, piemēram, mūsu prezidents tikko aizbrauc uz ANO un atbrauc un pateica, ka mēs glābsim tur tās salas, ja, kas tur bija Barbuda. Ja? Antigua un Barbuda. Lielas un mazās un Barbuda, jā, viņi arī neko tur neemitē. Ārlietu ministri ar Tuvalu tur tikai. Jā, jo mēs esam vainīgi pie tā, kad viņiem tagad tur ūdens līmenis ceļās. Jā, bet mums krīt.
Jā, bet mums, skaties, Tas mums krīt aiziet, Baltezerā tur aiziet. Lūk, tātad no ekonomikas viedokļa viennozīmīgi, ja tev uzliek šādas ierobežojumus, iedomājies, ka tev ir alga 300 eiro vai 700 eiro un citam ir 5000, un tagad saka, vajag visiem savilkt jostas, tu vajag visiem samazināt. Un tu paskaties, kas notiek, ja samazina tur, kur ir 300 eiro vai 700 eiro, tu aizēji no tādas diezgan grūtas situācijas bezcerībā. Ja, bet Vācijā tas nav. Tā kā relatīvi šis te nozīmē, ka šīs te bagātākās valsts attīstīsies. Jā, tā atšķirība augs. Jā, Latvija faktiski ir zaļākā valsts. Jā. Mums ir 3 hidroelektrostacijas, un mums ir tagad, piemēram, Liepāja uzbūvēja jaunu katlu māju ar šķeldu. Tas ir dabīgais kurinājumais. Diskusijas vēl nav beigušās, vēl nav ierakstīts, un ārsots vēl nav par to, ka tu šķeldu kurini, bet tur visu laiku spriež, ka tas arī ir šausmīgs materiāls, ja, ka viņš tur piesārņo un tā, bet praktiski mēs varam izdzīvot arī bez fosilās enerģijas zināmā mērā. Es runāju par elektrības un siltumu, ja, jo mēs varam darbināt arī ar kūdru, ja notiek kaut kāda pasaules katastrofa, ja, un tā tālāk, vai naftas tirdzniecība apstājas. Citas valsts jau tā nevar. Bet mums ir viena cita problēma. Latvija, man liekas, ir tā kā mums ir rūpniecība faktiski arī nav nekāda vairs piesārņojušā. Atkrituma pārstrāde, transports un enerģija, tad mums ir 38% ir transportā. Un transports ir dārga lieta. Ja? Jo faktiski viss jau mums balstās uz transportu un arī viss šīs būvniecības, kas paredz jaunas vilcienus un lidmašīnas. Visi dzīve balstās uz transportu. Tagad, ja mums ir 38% emitē transports, un tur ir jāsamazina vēl tur pa kaut kādiem tur 16 vai 17%, ja, tad pasaka man vienu lietu. Šeit likumā nav vēl tie skaitļi, ko katra ministrija darīs, ja, bet Saeimā un Tautsaimniecības komisija ir skatīts, piemēram, ka šī transporta samazināšana paredz, un satiksmes ministri ir iesniegusi datus, ka 5 gados faktiski ir 4 palikuši līdz 30. gadam, lai izpildītu tos plānus visus, kas mums ir uzlikti. Ir jāiztērē 10 miljardi papildus. Ja? Vai jānopērk tur kādi 270 vai 270 elektromašīnas, un ar fosilo degvielu viņš tā kā būtu jāaptur. Ja? 10 miljardi, tātad 5 gados tas būtu 2 miljardi gadā, bet ir 4 palikuši jau. Šis gads jau ir beidzies. Ja? Tātad mums būs atlikušies 4 gados jātērē 2,5 miljardi tikai, lai īstenotu vienu nozari transporta enerģijas, ja, teiksim, šos te jautājumus. Kā tu uz to skaties un kā var būt pirmkārt, ko nozīmē līdz 2030. gadam izpildīt šos te jaunos klimata plānus? Tas nozīmē faktiski apturēt 3. daļu no visa transporta. 3. daļu. Jā. Ja mums ir apmēram 800 līdz 900 tūkstoši mašīnas, tad 300 tūkstoši viņi jānoņem vienkārši no ceļa. Vai arī kaut kur jāatrod naudu un katram cilvēkam jāizdala elektroauto. Ja? Pa 2 miljardiem jānopērk kvotā. Pa tiem 2 miljardiem vispār ir smieklīgi, tāpēc, ka, ja mēs paskatāmies, tad 2 miljardi ir vajadzīgi tikai sabiedriskā transporta nomaiņai. Respektīvi uz kaut ko zaļu. Un kas tas zaļš būs? Tas būtu tā biogāze. Tad tā lieta jau ir tāda, ka tās biogāzes jau nemaz to automobīļus vai autobusus neviens netirgo. Viņu nav. Var pirkt elektroautomobīļus. Jā, bet tur ir ierakstīts likumā, tur ir pa biogāzi. Ja, un tur tad varētu iztērēt šos 2 miljardus. 2 miljardus tikai sabiedriskā transporta nomaiņai. Ja? Un tad transporta nozarē šie emisijas samazinātos par aptuveni 2%. Bet mums jau vajag pa 30. Saproti? Ne, mums pa 16 bija vai 17. Tas ir kopā. Jā. Bet tas, ko viņi ir izdarījuši Latvijā, ka viņi ir apskatījušies enerģētikā, tu īsti neko izdarīt nevar. Lauksaimniecībā, es nezinu, kā viņi tiks galā, tāpēc, ka lauksaimniecība aiziet un mūsu zemniekam uzliec kaut ko tam līdzīgu. Un tāpēc mūsu valstī ir disproporcionāli daudz šis samazinājums uzlikts tieši uz transportu. Citās valstīs viņš ir mazāks. Lūk, tātad 2 miljardi, lai tu izpildītu 2%. Ja, bet tad vajag tos visus pārējos arī kaut kur ņemt.
Un tas nav izpildāms, jo tu nevari faktiski visiem nomainīt tos automobīļus. Tad jau šobrīd tur ir iestrādāts normas, kas absolūti nav izpildāms. Visi to ļoti labi saprot. Bet neskatoties uz to, mēs gribam, lai mūsu valsts bankrotē. Tāpēc, ka kad tas bija aizvakar, kad nobalsoja par klimata likumu nodošanu komisijām, par to nobalsoja galā 57 deputāti no 100. Tas nozīmē, ka mēs jau lielākā daļa cilvēku, viņi ir gatavi šādu lietu parakstīt. Un mēs varam sūdzēties tur, kad nav tie un nav šitie, bet pēc būtības tie esam mēs. Ja? Tie ir latvieši, tie ir tur tādi un šitādi, mēs tur dalām vienmēr visu, bet tie nav nekādi ienaidnieki. Tas ienaidnieks, viņš ir faktiski mēs paši, mēs to gribam un mēs uz to ejam. Un, kā tu to savādāk? Nākošais ir 25. gads, 26. vēlēšanas. Vai tu pieļauj, ka 26. varētu tikt nomainīt šī politiskā elite? Principā aiziet nebūtībā visi tie, kas šo ekonomiku sagrauja, un tad vēl ir 3 gadi, lai varētu apturēt vai mainīt šo kursu. Vai ir iespēja mainīt kursu, esot Eiropas Savienībā? Un tad man ir uzreiz, tu varbūt esi vairāk pētījis, ka ekonomiski, piemēram, ko šajā situācijā dara, piemēram, Šveice vai tās, kas ārpus Eiropas Savienības, bet viņas ir ekonomiskās sadarbības valsts. Viņas tiek kaut kā šantažētas, jo arī šis likums no Eiropas Savienības valstīm uz šo brīdi ir tikai, mēs būtu 14. valsts, 13 valstīs ir vai nu jau pieņemts tāds likums, vai viņi taisās pieņemt. Ja? Pārējās vēl nav pat pateikuši, ka viņas taisās pieņemt. Kā tu redzi, piemēram, kas notiek? Ja? Mums kuģis jau brauc ar kaut kādu tur ūdeņradu vai etalonu, bet ostā brauc kuģis, piemēram, no mūsu draudzīgās, kas mums tur Tuvalu. Ja? Un viņiem nav, teiksim, šādas klimata normas, brauc ar dīzeļmotoriem, vai ne? Kā viss tas tiks regulēts? Protams, likums jau tik sīki nepasaka, bet tur jau ir teikts, ka, piemēram, ka jūras krasta apsardzē un iekšlietu ministrijai, ja, būs jāaptur to operatoru darbība, kuru kuģi nepilda šīs Eiropas Savienības, var teikt, ANO klimata deklarācijas vai Kyoto protokola nostādnes un brauc uz šejieni, nesamazinājuši savas gāzu emisijas un nav uzvilkuši buras, teiksim. Jā, skaties, tu jau vari darīt visu kaut ko. Tu vari likt. Piemēram, Latvenergo tikko bija aizbraucis kopā ar delegāciju uz ASV, un es tieši painteresējos, kāpēc viņi tur brauc. Viņi brauc tāpēc, ka viņiem ir jāpērk dārgas iekārtas, tehnoloģijas, lai samazinātu emisijas. Piemēram, tur vienalga, tev ir šķeldas ražot, tev ir tec, tev nāk ārā kaut kāda izmeša. Tad tev tur jāliek kaut kādas iekārtas, kas kaut ko maksā, un tas sadārdzina visu to pašizmaksu un tam līdzīgi. Un skaties, kas notiek. Tās prasības ir līdzīgas visiem. Bet bagāts, viņš aizbrauc, viņš nopērk, viņš uzliek. Nabaks, mūsu gadījumā jau te nav runa par to, ko mēs virzamies vai nevirzamies. Mēs vienkārši jau šobrīd ir skaidrs, ka mēs to nevaram samaksāt. Tātad, principā, mēs nonākam tādā, kā, tu pieminēji tur to dzimbūšanu, es neesmu tik, tu esi mazliet vecāks par mani, ja? Tu varbūt esi piedzīvojis tos laikus, nezinu. Bet stāsts ir par to, ka ja viens varēs samaksāt, un viņš kaut ko tur darīsies, otrs nevarēs samaksāt, un viņš būs faktiski atkarīgs no tiem, kas varēs samaksāt. Un tur rodās tas disbalans. Tāpēc nevar uztvert šīs bagātās valsts vienā līmenī ar mums, jo viņi saprot, ka tas ir neprāts, ka to varbūt nevajag darīt, bet tas ir tāds mehānisms, lai faktiski nostiprinātu bagāto valstu pārākumu pār tādiem kā mēs, kas to vienkārši nevar samaksāt. Jo beigās jau viss tas beigsies, ka mēs maksāsim soda naudas par faktiski neko. Ja? Un tagad mēs lienam cilpā un sakam, ka jā, mēs to darīsim. Vajadzēja tomēr padomāt un varbūt nostāties pret šīm lietām. Tagad it kā daudzās valstīs, vēlēšanās tā kā ir parlamenti pārbīdījušies pa labi, jā.
Te gan es gribu atgādināt, ka tas, ko agrāk sauca par centru, tagad ir labējie, un tas, ko agrāk sauca par labējiem, tagad ir ekstrēmi labējie. Jā, jo tie, kas agrāk bija konservatīvi, tā kā Vācija, kas tur nobalsojuši, piemēram, ir par vienzimuma laulībām, ne tikai par vienzimumu partneru attiecībām, tie skaitās tā kā konservatīvi, lai gan viņi vairs nekādi konservatīvi nav. Bet ja tādās valstīs, kā tagad, kur ir pēdējās vēlēšanas, kur ir vairāk konservatīvi gūši vairākumu, būtu iespējams šādus te likumus pieņemt, ja, teiksim, izveidot tādu komisiju, kura nobalso, piemēram, par trīskāršu, ja pēkšņi no 6% un trīskāršot visu izmešu samazināšanu. Bet te ir vairāk man interesē. Mēs te par tām detaļām jau varētu runāt, un mēs jau nevaram tagad apskatīties, kas notiks lauksaimniecībā, kur paredzēt samazināt lielopu skaitu, atjaunot, teiksim, dabīgās pļavas, pārvērst atkal par melorētās, par dabīgiem purviem un tā tālāk, ja, un kādi zaudējumi tur būs. Bet ja mēs skatāmies tīri, varbūt šajā te raidījumā no tādām politiskās sistēmas, varbūt tādiem skatu punktiem, teiksim, es te negribu pīt iekšā varbūt morāli, varbūt pīt iekšā ētiku, bet kā tu redzi arī to milzīgo sistēmu, kas tiek veidota, lai šo visu monitorētu, regulētu, ziņotu, rakstītu atskaites un tā tālāk. Es paskatījos tad šajā likuma sadaļā, ka visām ministrijām, ja, galvenā ir, teiksim, KEM, tas ir klimata un enerģētikas ministrija, viņai tur līdz gada beigām jādod ziņojums, ir kopējais tur ministru kabinetam, bet tad katra ministrija uzskaitīs un taisīs ziņojumu un sniegs attiecīgi KEM ministrijai. Ministru kabinets ziņos, pie kam te ir teikts tā, ik gadus un periodiski Eiropas komisijai un sekretariātam konvencijas. Ja. Tātad šīs klimata konvencijai ir savs sekretariāts, kur atkal sēdēs tūkstošiem cilvēku, kuri pētīs katras valsts sagatavotu ikgadējo un periodisko datu analīzes, tabulu, tur sistēmu, visādu paskaidrojumu sistēmu un tā tālāk. Ja. Un tātad visi šie, kā jau es te teicu, te pat ir sīki sarakstīts, ja, ka, piemēram, tur pa lauksaimniecību atbildīga būs zemkopības ministri, ekonomikas ministri, finanses ministri, citur tiek iesaistīta izglītības ministrija. Kvotas atkal dalīs meteoroloģiskais dienestnes, kāpēc, ja viņš uzraudzīs klimata izmaiņas, it kā līdz šim viņš to nebūtu darījis, bet viņš arī tur strādās ar šo kvotu sadali. Bet tas ir ļoti jauki. Tad tiks veidots padomes. Andelēšanai ar kvotām. Ja, tur savukārt atkal būs uzskaita, pēc tam tur būs blēdības noteikti, pēc tam būs darbs. Restīvi visur būs jātrīskāršo darbinieku skaits, vai ne, valsts dienestā, tad palielinās šis birokrātijas. Bet es tikko tev teicu, tas ir ļoti jauki. Latvija virzās uz tādu ierēdniecisku valsti, kur mums visstabilākās, vislabāk apmaksātās vietas ir ierēdniecībā, un iedomājies, kāda mums būs ekonomikas attīstība, ja mēs vairosim šo te darba ļaužu pulku. Bet ja nopietni, skaties, tagad tev jāiesniedz nodokļu atskaites, tev jāmaksā grāmatvedība. Jā. Zaļā kursa ietvaros, es domāju, parasts grāmatvedis nederēs, tur vajadzēs taisīt arī atskaites. Tas nozīmē, ka tu pirksi kaut kādu pakalpojumu, tas palielinās administratīvo slogu. Un faktiski, pieņemsim, kas ir šis te policists šajā te visā sistēmā? Viens no galvenajiem policistiem ir bankas. Bankas jau šobrīd ievāc informāciju, viņi sastāda zaļos šos te par savu zaļumu, cik daudz viņi naudas ir. Katrā bankā jau ir nodaļas. Jā, katrā bankā ir nodaļas. Viņi jau dzīvo savā ziņā nākotnē, respektīvi, viņi skatās, un viņi arī no klientiem prasa jau aizpildīt kaut kādas anketas par zaļumu. Un viņi ir tie, kas kontrolē faktiski naudas pieejamību ekonomikā. Un tad tur ir tāds termins, kas saucās taksonomija, kas izklausās ļoti sarežģīti, un ja tu nezini, kas tas ir, tu nemaz nezini. Bet laikam tas tā ir izdomāts, bet tas nozīmē to, ka ja tu atnāc uz banku pēc naudas,
Nu, tu gribi kaut kādu projektu. Tad šo projektu tev izvērtē pēc zaļuma kategorijām. Sākot no ļoti zaļš un beidzot ar pilnīgi nezaļš, tam pēdējiem vairs naudu vispār nedos. Tam, kas būs mazāk zaļš, dos naudu, bet dos dārgāk. Bet tas ir tikai zaļš, nevis zils. Nu, varbūt oranžs, es nezinu. Ar punktiem. Skaidrs. Kādā krāsā ir neprāts? Labs jautājums. Lūdzu, komentēt tādā gadījumā, teiksim, mums ir komisija, mums ir pašiem sava valdība, un visi šie cilvēki ceļās un guļās ar vienu domu, ko es rīt izdarīšu latviešu tautas labā, lai celtu viņas dzīves līmeni. Un kā tev liekas, teiksim, ja ar nākošo gadu tiks ieviest jau pirmie procenti, kur ir jāsamazina respektīvi fosilās degvielas patēriņš, visas šīs brīnumainās enerģijas, pie kā viņa jau netiks ražota vairs, tā kā no kviešiem tur taisīt spirtu vai no kukurūzas, vai, teiksim, taisīt biodegvielu. Tagad jau likumā par degvielu, ja tu palasīsi, tur jau ir teiks, ka no atkritumiem arī mēs ražosim degvielu. Tad no dūņām pārstrādāsim dūņus, kanalizācijas un taisīsim degvielu. Tas, ka šī degviela būs 10 reizes dārgāk par benzīnu, tā ir cita lieta. Bet ja būs jāliek katru gadu vairāk, jāpalielina beigās atjaunojamā degviela būs līdz 30%, kas tev sadārdzinās, ja ne divkāršos to litru. Kas notiks? Kā tu, kā ekonomists vērtē, piemēram, ar mūsu nacionālo lepnumu Air Baltiku, kurš nevar savilkt galvas jau pie zemajām pašreizējām cenām degvielas. Kādā veidā viņi pirks tās kvotas? Viņiem, tu pareizi pateici, viņiem ir zināma daļa bezmaksas kvotu, ko piešķir komisija, operators. Air Baltica ir operators, bet tagad jau tā nevarēs bezmaksas, būs jau kaut kādā veidā. Nē, Air Balticam šis te notiek pilnā sparā. Tad kaut kāds pāris gadus atpakaļ tiešām bija tā, ka tu no sākuma piereģistrējies tajā sistēmā, tad tu vispār drīkst lidot. Nākamais tev Eiropas komisija piešķir kvotas, un viņas no sākuma bija pilnīgi bez maksas. Tā sistēma strādā. Un tad tika pateikts, ka 3 gadu laikā visas šīs kvotas, pa viņām būs kaut kas jāmaksā, nevar zināt cik. Un, teiksim, pagājušajā gadā Air Baltics kvotās samaksāja 2 miljonus, bet tas ir mēnesī. Tātad 20 miljoni. Un tas ir situācijā, kad šo kvotu cena, viņi rēķina tonnās. Teiksim, tonna maksā šobrīd aptuveni 75 eiro. Un tās tonnas tur ir šausmīgi daudz. Jo, piemēram, ja tu sadedzini vienu litru, nezinu, vienalga benzīnu vai dīzeli, kā tu domā, cik daudz tu izdalīji CO2? Vairāk vai mazāk? Kurš sadedzina? Ja Bills Gates sadedzina, tad tur nekas nav. Bills Gates tikko bija YouTube'ā, viņu Amerikas vidusskolu uzaicināja lasīt lekciju par zaļo kursu, un viņš ieradās ar helikopteru, kas izraisīja milzīgu sašutumu ASV vidusmēra sabiedrībā, kur tur sāk komentēt internetā. Tātad, ja lido Bills Gates vai ģenerālsekretārs vai Lajena ar reaktīvu lidmašīnu, tur ir 0 emisijas, tev tu bija jāzina. Klausies, skaties, sadedzinot 1 litru benzīnu, piemēram, tev izdalās apmēram 2,3 kilogrami. 2,5 reiz vairāk CO2. Tas ir saistīts ar to, ka tu sadedzini gaisu, bet nevajag domāt, ka tev tur izdalās, kā saka, ir litrs, ir kilograms, tu dabū nedaudz. Nē, tu dabū 2 reiz vairāk. Tas ir ļoti forši, jo tad var maksāt daudz naudas. Un tāpēc Air Balticam sanāk tā, ka tur jau katrs tas lidojums izmaksā tonnās. Un tad viņi lido. Un tagad viņi maksā 20 miljonus gadā. Un man liekas, ka viņi pērk kaut kādu trešdaļu kvotas. Šogad būs vairāk un tā tālāk. Un viņi jau paši saka, ka tas ir viens no izaicinājumiem nākotnē, jo beigās, kāpēc, lai tu nemaksā 40 miljonus gadā, vai 60 vai vairāk, atkarībā no tā, cik maksās šīs te kvotas. Un tā arī tā lieta, ja mēs paskatāmies, ka Air Baltics reizēm bišķīt nopelna, tur pagājušajā gadā bija 3 miljoni, šogad gan viņi pazaudēja tur gan arī 100 miljonus. Tad šo kvotu cena ir ļoti būtiska. Viņi uzreiz novelk ļoti būtiski lejā.
Un tagad nākamais. Šito sistēmu, tagad tas ir aviācijā, bet to ir plānots ieviest arī parastiem automobīļiem. Un tas ir kaut kur no 27. 28. gada. Un sanāk ļoti interesanti, tu pieminēji vēlēšanas, kad arī tie tēriņi ir paredzēti uz 27. 28. gadu. Nevis uz 30. Tagad 2 miljārdus, pēc tam 2 miljārdus, tā jau šitie te kungi un dāmas, kas tur sēž, viņi jau nenodzīvos līdz nākamajām vēlēšanām. Un tur ļoti interesanti sanāk, tagad mēs netērējam, mēs tagad tikai uzņemamies saistības. 26. gadā būs vēlēšanas, viņas pārvēlēs, un tad nāks virsū šie te visi lielie cipari. Piedod, bet tajā likumā, piemēram, par enerģiju, un tur jau bija teiks, ka katru gadu tur jau ir iekšā, cik, piemēram, ar 26. gadu, cik mēs ar 27. Jā, Jā, pareizi. Tur parādās. Pareizi, tieši tā. Ar enerģiju tur ir vienkāršāk. Tāpēc, ka tur ir no kurienes paņemt. Jā. Tad Latvijas Energo tikko aizbrauc uz Ameriku, satika tādu KBH tādu firmu, vēl kaut kur. Šīs tehnoloģijas, lai tu samazinātu emisijas, viņas jau visur neražo. Tāda nemaz te Eiropā nav. Mēs aizbraucam tur kungi jau ir sagatavojušies. Nu, viņi taču arī parakstījuši tur visu to Parīzi un Kyoto un vispārējo, tur bija tā ņemšanās. Viņiem jau arī tas zaļais kurs, bet viņi ir tajā biznesa pusē. Amerika ir biznesa pusē. Viņi ir sagatavojusies, viņi ir uztaisījis tehnoloģiju, un tagad atbraucam mēs ejam, sakam, nu viss, mums tagad vajag. Mums ir jālūdzās, lai mēs tiktu pie viņiem vispār kabinetā iekšā. Un par cenu mēs strīdēties nevarēsim, jo to tehnoloģiju mēs varam nopirkt tur, varbūt vēl kaut kur, bet pa lielam izvēles nav. Viņi uzliks jebkuru ciparu. Latvijas Energo katru gadu samazinās, viņi nopirks šīs tehnoloģijas, viņas liks virsū. Un kas par to maksās? Tur jau nodokļi nav jāmaina. To maksās tie cilvēki, kas pērk elektroenerģiju. Tas sadārdzinās visu šī elektroenerģijas cenu. Un tur nekāds nodoklis, tur nekāda nodokļa reforma nav jāveic. Nekas nav jādara. Tu iedomājies, tu vari sākt naudu, faktiski grābt ar liekšķeriem jau tagad. Un tāpēc šo te enerģētikas sektoru, kur Latvijas Energo ir tas, kurš dominē, to jau mēs apmaksāsim ātrāk un mēs pat to īsti nepamanīsim. Savukārt, kas attiecās uz transporta sektoru, tur jau tev vienkārši iesitīs, ka tu vairs nevarēsi braukt. Un transporta sektorā tiks darīts savādāk. Tātad ir tas akcijas nodoklis. Un tagad ir plānots viņu tur pacelt nedaudz, kas katru gadu degviela cena palielinās pa apmēram 2-3 santīmiem. Un to darīs katru gadu. Es te pareiķināju tās tonnas, ko mēs nodedzinām automobīļos, un tas minimālais, par ko jāpaceļ šī cena, ir 20-30 centi. Jo savulaik Igauni jau rēķināja, viņi jau zina, ka viņi nevarēs izpildīt šīs transporta saistības. Un viņi bija izrēķinājuši, ka viņiem tas izmaksās minimums 200 miljonus gadā. Tā nauda kaut kur jāņem. Un to visticamāk piekrāmies klāt pie degvielas cenas, caur akcijas nodokli. Un Latvijā šis cipars nav sarēķināts, bet tad, kad es rēķināju, man sanāca 250-300 miljoni, bet tas ir pie pašreizējām tām kvotu cenām. Tas kvotu cenas, tad, kad sāksies panika, kad visiem vajadzēs. Tu saproti, tas tā kā ar gāzi, kas notikās. Karš sākās panika, kurš tiks klāt. Tur jau tā cena no tiem 75 šobrīd par tonu. Jā. Viņi taču var jebkurā brīdī uzskriet augšā. Bet tagad ir viskomiskākā lieta, par ko arī daudz smējās. Mums ir, transports ir galvenais, jā. Par aviāciju mēs parunājam, tu pateici, piemēram, kuģniecību. Mums ar Krieviju mēs nevaram tur vairs neko, turisti nav, tirzniecība nav, tur vilciens sliedas netiek izmantots. Bet es redzēju pāris zviedrus, te gāju vecīgā garām šodien. Tātad mums ir Zviedrija, no bagātām valstīm. Mums ir Zviedrija pāri jūrai, bet mums nav prāmis kā tāds, jā. Un tagad Rīgas doma nodarbojas tur ar kaut kādām sarunām un mēģina pierunāt, lai tur Zviedri atjauno vai lai Igauni atjauno to prāmi satiksmi, bet izrādās nav jau to kuģu tagad trūkst. Jā. Labi, tos kuģus atradīs varbūt kaut kādā veidā. Lai gan savā laikā Igauni kompānija lūdz dažus miljonus tikai, jo viņiem bija zaudējumi Covid laikā, un tad tie kuģi būtu palikuši. Viņi tur iznomājuši kaut kur citur ir. Jā. Bet jautājums man ir... It kā atrisinājums ir elektrība tagad transportam. Galvenais. Ūdeņradis ir tālu, tās ir fantāzijas, bet tas komiskākais jau ir.
ka tā elektrība viņi jau nerodās no zila gaisa. Viņi jau prasa to pašu fosilo enerģiju, un ja mēs negribam, teiksim, tecus darbināt ar šķeldu, ja, jo viņi darbietilpīgi vai ar kūdru, kas tur izdala, tad mums tā elektrība tik un tā ir jāražo no gāzes, kas ir fosila enerģija. Ja. Nu, man tagad teiks, mēs tagad būvēsim Rail Baltica, bet kā tad ies tie vilcieni? Tos 800 km, cik tur tā trase būs, piemēram, no Tallinas, jā, viņiem jāiet izrādās ar elektrību. Tad uzreiz nākošais, bet elektrība ir dažādos veidos. Pieņemsim, jā, ka viņi ies ar bezmaksas elektrību, ko ražos vēja parki. Nu, bet tagad 2 mēneši turismu sezona ir bezvējš, labs laiks, vai ne? Anticiklons, un tās elektrības nav. Tad ar kādu elektrību šie vilcieni brauks, jā? Viņi brauks Latvijas gadījumā ar gāzes elektrību, ja tā var teikt. Jo mēs atgriežamies savā saprātā. Drīzāk tā, dažiem tas veselais saprāts nav pazudis, bet reizēm, un es tiešām biju pārsteigts, es biju raidījumā, tur bija Latvijas Energo vadītājs Čaks kungs, un viņš saka, gāze vislētākā, tur ir emisijas vienas no mazākajām. Mēs aizbraucām uz Ameriku, Amerika kāpina gāzes ieguvi, viņi saprot, ka primārais ir ekonomikas konkurētspēja, jo citādāk tev atpaliks, tev Ķīna aizies garām. Tur nav tas, kas Latvijā. Tur tas zaļais kurs sen ir norakstīts tādā saprātīgos rāmjos jau liekas. Jā, viņš tiek realizēts caur gāzes un naftas ieguvi. Un es tieši pabrīnījos, ka Latvijas Energo vadītājs atļaujās kaut ko tādu pateikt, ka mēs arī dedzināsim, kamēr tas būs vislētākais. Un mēs pirksim, mēs no amerikāņiem jau nopirkām tur pāris kuras. Bet tā man tev cits jautājums ir. Saprot? Ja mēs taisamies tērēt atkal miljardus, jā, es nerunāju par privātiem, bet, piemēram, valsts ir iesaistīta offshore parkā kopā ar Igauniem, kas prasīs jau tur simtiem, tuvu pie miljarda kopā, plus šie sauszemes parki, jā. Un tātad, ja mēs jau zinām, ka bija jau tā 21. vai 22. gada vasarā, kad bija tā krīze, ka 2 mēneši bija Ziemeļjūrā, kur ražo šo brīnumainu enerģiju, pilnīgs bezvējš, tad, lai darbotos šie brīnumaini vilcieni, tev taču ir rezervētai gāzei tāpat jābūt. Mēs taču nezinām, cik pūtīs vējš, cik nepūtīs. Tur jau ir tā lieta, jā. Bet paskaties uz dubultā sistēmu. Jā, bet paskaties uz šo no tāda vienkārši ekonomiskā viedokļa. Politiski tev vajag būvēt tur vējparkus. Tu uzbūvē. Politiski tev vajag samazināt emisijas, kuras tāpat šeit nav, un būs vēl mazāk. Tu aizbrauc uz Ameriku un nopērc un uzliec uz tām teciem un tā tālāk šīs iekārtas. Iedomājies, ja tā nauda principā ir izmesta zemē, viņa tev nedod neko produktīvu ekonomiku. Tā ir vienkārši nauda, kas ir iztērēta un kas beigās sadārdzina tātad mūsu elektrības cenu. Un tā arī ir viss tā atbilde, ka elektrība jau ražos tieši tāpatās kā tagad. Tāpēc, ka tā, ka nav tā vēja, tev tiešām vajag slēgt iekšā šos ģenerators, tu viņus nevari demontēt. Viņiem ir jābūt. Un ja viņus slēdz iekšā retāk, tad cena, tā vidējā cena, viņiem pieaug tā elektrība. Tāpēc, ka tev jau tās iekārtas tur ir instalētas, tu maksā bankas kredītprocentus, tu tur maksā par remontiem, uzturēšanu, otrs raustīt iekšā, ieslēgt, izslēgt. Tev vienkārši sanāk dārgāk. Tā pati enerģija no gāzes, viņa paliek dārgāk tikai tāpēc, ka kaut kādu laiku tas nestrādā. Un tur tu esi investējis tajos vējparkos, tu esi investējis šiten. Tā nav nekāda traģēdija, tas ir vienkārši tas, ka tu iztērē 2 reizes vairāk naudas. Tu nopērc lietas, kas tev nevajag. Tu nopērc automobīlu, kuram ir kaut kādas, tu tur apkarini, un tad tur vēl uzliec, tur piekarini to piekariņu šausmīgi dārgi no zelta, ja, tur to lācīt, kas tev tur jā, un tad tur vēl kaut ko. Tev to visu nevajag, tas vienkārši izmaksā naudu, un viss paliek dārgāks. Nekāda produktivitāte ekonomikā no tā neaugs, protams. Tātad, ja es pareizi saprotu, dubultā sistēma būs jāuztur jebkurā laikā, jo nav jau tikai vasara un bezvējš, bet iedomāsimies ziemu, kad ir bijušas ziemas, kad mums ir bijuši 40 grādi vidzemē, jā, tas bija 41. 2. gadā tur. Un tagad uznāk tāds anticiklons, bezvējš, tumšs, kā dienas ir īsas, saules enerģijas nav, vēja enerģijas nav, gāze, jā, šķelda, bet būs jau uzlikti
tev jau būs kvota jāpērk tai šķeldas katlu mājai. Tieši tā. Jo jautājums jau ir tāds, ka lielākā daļa komisijas tomēr, diskusijas it kā notiek, un tur Ziemeļvalsts jau spirinās, jo, piemēram, Zviedri ļoti daudz ar koksni kurina, ja. Tomēr viņi jau grib pielīdzināt tāpat kā kūdru, arī koksni grib pielīdzināt fosilai enerģijai, par ko tev būs jāpērk kvota. Ja? Tātad tev sadardzināsies ne tikai transports, bet tev sadardzināsies arī apkure, kur jau tagad daudzās vietās ir ļoti dārga kā tāda. Ja? Un tev visur ir jātur divkāršā sistēma, jo enerģijas patēriņš, piemēram, ja tāds vilciens ies ar elektrību, ja? Visur taču enerģijas patēriņš pieaugs, plus ir programma elektrificēt arī visus kravas pārvadājumus no pārējo. Plus ir programma satiksmes ministrijai pārsēdināt Rīgā no sabiedriskā transporta, tas ir no privātā transporta uz sabiedrisko, ja? Kas tur atkal maksā 100 vai 200 miljonus. Savienot Rīgu ar sabiedrisko transportu pie Rīgas rajoniem, ja? Tur pagarināt transporta līnijas, autobusu līnijas, kurām atkal jāiet ar elektrību, teorētiski būtu. Mēs sākām tieši ar šo sabiedriskā transporta investīcijām, kas nepieciešams miljardu vajag, lai pāriet uz to zaļo. 10 miljardi bija. Bet otrs miljards ir, lai palielinātu vispār sabiedriskā transporta apjomu kā tādu. Tāpēc, ka šobrīd ir tā, ka mums tas aizpildījums ļoti bieži, man liekas, ka cipars bija 75%. Tu brauc piestūķētā trolejbusā vai tramvajā. Lai tu varētu veicināt, lai cilvēki pārsēžās uz sabiedrisko. Man, piemēram, nav nekāda pretenzija sabiedriskam transportam. Es Zviedrijā dzīvoju, ja, reizēm aizbrauc, taču lieliski. Ja, bet tad tu vari apsēsties tā tālāk, bet tur vajag vēl 1 miljardu. Bet saprot, tie miljardi tā viņi tur krājās. Ja, un mēs pat tagad nevaram sameklēt kaut kādus 3 miljardus, lai vispār uzsāktu būvēt Rail Balticu. Tātad mēs runājam par vienkārši nepaceļamām summām. Ja mēs būtu bagāti, mēs varētu darīt visu kaut ko. Mēs varētu uzlikt šīs te iekārtas, mēs varētu uzlikt vēja parkus. Labi, no viņiem nekāda labuma nav, tas ir politisks projekts, ļoti labi iztērējam, griežās, visiem patīk. Problēma jau ir tikai tā, ka mēs par to nevaram samaksāt. Bet Eiropā bagātās valsts var, un tad arī notiek tas, ka mēs faktiski pārvēršamies par zoodārzu. Ja? Labi. Ejam, kur staigā žirafs un latvieši skraida riņķī. Par enerģiju skaidrs, ka mēs tur tikai zaudēsim un maksāsim, bet paliek vēl tie 3 sektori. Es domāju, rūpniecība, tur mums viņi jau vairs nav, mums bija savā laikā. Desmitiem smagās rūpniecības uzņēmumi, ja mums bija aviācijas būtu, dīzeļu rūpniecība, tā tālāk, teiksim. Visvairāk varbūt enerģijas tērē tur metalurgs, kas jau ir slēgts, tur tagad ir maz, bet mums ir otrs sektors, kas ir ļoti svarīgs, un viņš varbūt viņš nav, teiksim, tik ietilpīgs finansiāli kā enerģētika, bet viņš ir jau tāds no tautas izdzīvošanas viedokļa, vēstures un kultūras, jā, tas ir varbūt viens no galvenajiem, kas varbūt neienes tik daudz IKP, bet saistīts ar mūsu dzīvesveidu, tā ir lauksaimniecība un zemkopība, jā. Un ja latviešiem bija Vidzemes un Kurzemes laikā, līdz Pirmajam pasaules karam viena no modernākajām lauksaimniecībām Eiropā, jā, ar auglīgām, ar lielām ražām, ar izkoptu mežsaimniecību, piemēram, atšķirībā no Lietuvas. Mums bija ļoti izkopti meži, un mums varēja valsts, vai ne 50% mums ir, teiksim, valsts meži šeit, un mūsu resursi ir miljardiem tonu kūdras, jā. Tātad tas viss tiek faktiski soli pa solim likvidēts. Pirmo triecienu dabūja kūdras rūpniecība apkurei, otrais trieciens ir aizliek kūdras ražošanu lauksaimniecībai, lai gan mēs zinām, ja, ka mēs pat eksportējam pat uz Japānu, ne tikai uz Ķīnu, mums bija tikšanās ar Japānas vēstnieku, izrādās, Japāna ieved lielos daudzumos un pat vispār var desinkāršot šo kūdras importu, jā. Lai stādus audzētu, visu ko, ja mēs atsakamies, teiksim. Klausies, bet kāpēc, lai vācieši un spāņi nepirkt mūsu kūdru? Tāpēc pat no kvotu viedokļa. Ja tu iedomājies, tā kvotu sistēma ir uztaisīta tā, ka to soda naudu ir jāmaksā mums par to, ka mēs to kūdru izdodam ārā un aizdodam. Tur ir vēl trakāk. Bet tā kūdra jau sadalās tur. Tur jau rodās tas CO2, bet viņiem jau par to nekas nav jāmaksā. To soda naudu jāmaksā mums. Tur ir vēl trakākas lietas. Piemēram, Īrijai ir, faktiski Eiropā otra, man liekas, ir Latvija un Īrija, kur ir visvairāk kūdspuru. Un Īrijai jau vairs neiegūst to kūdru. Un viņi importē no Latvijas, un tur bija ostā. Īrijā viņi jau kurināja. Viņiem ir tās
briketes, kur tu izēji ārā, tur paņem bezmaza lāpstu, ja krāsnī iekšā un viss kārtībā. Nu, bišķi pažāvēt. Pagājušā gadā bija kaut kādi zaļie uztaisījuši streiku, kas neļāva Latvijas, mums te par to nereklamēja, kas neļāva Latvijas kuģim tur ostā iebraukt, kurš veda kūdru, ja, jo lūk, nu, tur tipa Grētas Thunbergas, tur, teiksim, tie patsminieki un tā tālāk, jā. Bet tu zini, ka Grētai iet grūti tagad, jā. Bet tagad man tev ir tāds jautājums, jā. Tātad sitiens ir mūsu dabīgajām nozarēm. Mežsaimniecībai, kūdras rūpniecībai, kur ir lauksaimniecībai tieši tā. Bet tagad pa pārtiku, jā, parādās, gan ANO tur, teiksim, runātāji, gan Pasaules ekonomikas fórumā. Tur pat bija priekšlikumi aizliegt līdz kaut kādiem tur gadiem, vai līdz 30. Rūpniecisko, ne rūpniecisko, bet lopkopību, jā. Kā lielopu audzēšana, ka lielopi ļoti piesārņo un ka zinātne ir attīstījusies tik tālu, ka varētu, teiksim, tur tās olbaltumvielas ražot kaut kādās laboratorijās vai vannās, vai ne. Tās ir detaļas, nebūtu svarīgi, jā. Bet lauksaimniecību sagraut kā tādu Latvijā, mums jau ir aizliegta, piemēram, kažoku zvēru audzēšana uz šo brīdi. Nākošais solis piena lopkopība, ja, kur mēģinās aizvietot un viss šīs kampaņas ar kukaņiem. Un man jautājums ir tāds, ka faktiski zināms mīnus ir arī mazais cilvēku skaits, ko mēs varētu dēvēt par eliti. Jo ja mums būtu tādi cilvēki, kā piemēram iepriekšējais, Polijas tur, Košņevskis prezidents, jā. Var lamāt Orbānu, teiksim, ka viņš tur ne tā tur ar to Krievību un tā, bet viņu atbalsta, ka viņš atrisina šīs nacionālās valsts intereses, teiksim, apgādē tur ar enerģiju, un kā viņš var, tā viņš tur grozās, jā, kā tu teici, mūsu speciālisti, un aizstāv vietējo ražotāju intereses, tāpat kā Trumps to dara, jā. Vidus Amerikas tur metālēji, autoražotāji un tā tālāk. Un šeit ar vieglu roku mēs pasakām, jā, mēs tagad skriesim, mums ir ANO konvencija, Kyoto protokols, mums ir tas un šitas, un mēs no visa atsakāmies. Es tev pateikšu divas lietas. Ļauj likvidēšanu, teiksim, atgriezt pārpurvotās augsnes, meliorācijas sistēma, jā. Viss tas pārējais tiek rēķināts. Tas, man liekas, būs pēdējā nago lauka iztukšošanā no cilvēkiem. Kur jau tā ir. Viennozīmīgi. Kā to redz? Bet skaties, divas lietas tev pateikšu. Tu apskaties tad, kad es ar interesi sekoju Amerikas vēlēšanām. Ja? Es skatos prezidenta debats, viceprezidenta debats. Un tur vienmēr viņi sāk ar pirmo jautājumu. Ekonomika. Kur ir? Ko jūs piedāvājat cilvēkiem? Kā būs? Kas notiksies? Un tad viss tā saruna notiek ap to. Un vienam ir tāds plāns, vienam ir tāds. Paskatāmies, kas ir pie mums. Vai mums priekšvēlēšanu kampaņās jebkad parādās jautājums par ekonomiku. Viņš tur ir, ka būs tur labklājība un tā, bet tas ir bišķi savādāk. Ja? Kā mēs attīstīsim ekonomiku, kā būs vairāk naudas mūsu cilvēku, par to nerunā. Un arī tagad, kad skatāmies klimata likumu, cilvēks tas ir kā tad neinteresē sanāk. Mūs neinteresē ekonomika, un mēs tāpēc esam gatavi viņu tagad aizlaist tā. Bet par tām govīm es tev pateikšu tā. Man liekas, ka šitais neprāts beigsies. Tāpat kā beidzās 90. gados bija runa par to, ka tūlīt visu pasauli sasals. Televizorā rādīja, kā tur pūš vēji, un tagad visi tur ko tur. Tagad ir šitais. Es varbūt tā pasmiešos, bet varbūt, ka mums vajag kaut kā tās govs paslēpt. Mēs tagad taisam civilai aizsardzībai tur tās patversmes. Varbūt, ka mums vajag vienkārši pie viena, kamēr tās patversmes nav jāizmanto, mums vajadzētu paslēpt savus govs, un tad, kad šitais ārprāts beigsies, vilkt viņus ārā. Jo nevajag jau uz visu skatīties drūmi. Latvijas jau ir, labi, viņi tur tā ekonomika neinteresē. Bet mēs jau esam ļoti izdzīvot spējīgi tauta. Mums vajag kaut ko izdomāt tādu, lai tās govis paliktu dzīves, kad visi šis te vilnis, tsunami, kas nāk mums pāri, lai mēs tās govis izvilkt ārā un mēs turpinātu normāli dzīvot. Jo saprot, saprāt jau neviens nav atcēlis. Tikai reizēm, tā pasaule aiziet bišķi. Izņemot klimatu un enerģētikas ministriju. Tur pie sienas ir rakstīts, saprāts ir atcēlis. Klausies, pirmais, ko es darītu, ja es būtu tāds kā Milējs,
Ja, kam būtu iespēja. Jā, labs piemērs. Viņi uzreiz tu noplēs to lapiņu nost un izdzen viņus ārā. Tur nav diskusijas. Jā. Uzreiz. Jo kāpēc Latvijā ir vajadzīga klimata ministrija? Kāda vaina? Mēs sūdzamies par klimatu, bet mums toties ir 4 sezonas. Uzbirs sniegs. Ārā tagad ir saule, piemēram, šodien ļoti burvīgs laiks. Mēs tā esam dzīvojuši gadsimtus. Ja pat iekšlietu ministrija iesaistīta patrulēšanā, kura ķers kuģus, kuri varbūt nav izpildījuši šo te degvielas samazināšanas fosilās programmu kā tādu, jā? Jo visur būs jau spiegošana. Saprot, es sākumā nesapratu, es domāju, kāpēc ir izdomāts jauns nosaukums viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija viedā, bet tā ir faktiski, viņiem ir pakļauts arī meteoroloģiskais dienas, tā ir tāda spiegošana visur, ja? Tu redzi visur ziņos, ja? Mazie tur laukos, piemēram, tur taču katrā pagastā, ne jau tikai novadā, cik katram ir govis, viņas ir jāuzskaita, jāizrēķina, cik viņas tur izpūtuši tos, kā gāzi, cik metāna, ja? Suņi jāreģistrē, visi kaķi, suņi būs jāizkauj, viņi vispār neracionāli, ja tu viņus neēd, ja? Vai viņus vispār atļaus turēt, ja es nezinu. Tā vispār ir liela problēma. Iedomājies, tu mēģinās noslēpt savu olu un tev būs kāds te par tev noziņos. Bet tu padomā vēl. Tu teici tā, jā. Mums, piemēram, darba likumā bija rakstīts, ka algu izmaksā skaidrā naudā, un ja kāds grib, lai viņam izmaksā neskaidro naudu, viņam ir jāraksta iesniegums. Otrādi, jā. Tikko ministru kabinets ir vēl Saeima nav atnācis, ir pieņēmuši lēmumu pagājušu nedēļu, ka visām organizācijām, iestādēm, jā, sabiedrībām ir jāziņo un jāsniedz pārskati valsts ieņēmumu dienestam par tiem cilvēkiem, kuriem tiek izmaksāta alga skaidrā naudā. Tātad ir vēl kaut kādas firmas, kas maksā skaidrā naudā. Tas nav aizliegts. Vienkārši daudzi likvidējuši to sistēmu kā tādu. Tāpat kā, teiksim, tev ir jau vesela rinda ir likumu. Piemēram, tur līdz cik tūkstošiem tu drīkst skaidrā naudā kaut ko pirkt. Mums, piemēram, Eiropas Savienībā pat nav tāds likums, bet latvieši savu pārcentībā ir pieņēmuši likumu, pret ko es vienmēr esmu balsojis un runājis visās sesijās, ka tu izbraucot no Latvijas, un ja tev ir vairāk par 10 000, tev jābūt ir aizpildītai deklarācijai. Jā. Tas ir ļoti sen jau tā. Un tu brauc, piemēram, tur mašīnu nopirkt pie kaimiņu Zigaunija, tur pazīstam vai laivu, kas tur maksā 12 000, un tu aizmirsti to deklarāciju. Un tev var konfiscēt 3. daļu tur no naudas. Viss tas, bet tas jau pastiprinās. Tas it kā pamazām pārvērš pa mazu koncentrācijas nometni. Jā, un tas jau pat nav humors. Tā ziņošana aizies tik tālu, ka tu, piemēram, ej, un tur žagariņš zemē guļ kaut kāds, jā. Viņš pūst, viņš izdala loskabo gāzi, tātad tev ir divas iespējas, vai tu viņu pacel un iemet, teiksim, krāsnī un sadedzini un maksā sodu, ja nopērc kvotu, lai tu to žagariņu vari sadedzināt, vai tu viņu nepacel, bet kāds to ir redzējis pa logu, pa tevi noziņo policijai, un te uzliek vēl 3-kāršu sodu, tāpēc, ka tu esi atļaus viņam pūt un izdalīt to skabo gāzi. Saprot, visi ziņos, rakstīs pārskats. Jā. Klausies, visi bezdarba nebūs. Klausies, kā tu vari izskaust skaidru naudu? Viņi patīk cilvēkiem. Tev vajag ieviest sistēmu, kas ir šausmīgi nērta. Šausmīgi riskanti. Tu neklausi, tu neapturi izdalīšanu, tev uzliek banka bloķēt tavu karti, kredītkarti. Klausies, es jau te pirmīt minēju, ka tas galvenais policists zaļajā tajā visā padarīšanā, viņš ir bankas. Jā, pareizi. Tātad, ja tu cilvēkiem atņem skaidru naudu vai padari viņu šausmīgi riskanti izmantojumu, ļoti nērti izmantojumu un tam līdzīgi, tad tādā brīdī tu esi spiests strādāt caur bankām. Un banka būs tā, kas pateiks, klausies, Aleksandrs, tev es kredītu nedošu, tu tur šitās granulas svilīni. Ja? Agrāk varēja, bet tagad vai nopērc iekārtu kaut kādu ļoti dārgu, kas tev samazina izmešus, vai arī es tev tagad atsaukšu to kredītu un dari, ko tu gribi. Tas ir šis mehānisms, jo šis zaļais kurs, viņš ir vairāk, viņš ir ne tikai ekonomisks, kas ļoti, ļoti nelabvēlīgi ietekmē Latviju, bet viņš ir arī politisks.
viņš noved pie tā, ka tevi arvien vairāk kontrolē. Tāda ir tā situācija. Tu jau tieši tā arī teici. Bet, lai tevi kontrolētu, ir jālikvidē elite. Un es vienmēr domāju, vai viss šīs nostādnes izglītības sistēmā, ko mums ir, es atvainojos, bet kā tev liekas, tu esi Saeimas deputāts, mums vēl ir elite, kas vispār, tajā ziņā, ka viņi, kas domātu par mūsu valsti, jo es saku, tad, kad es redzu, ka deputāti 57 nobalso par neprātu un pārējie kaut ko, neviens tur neiebilst. Mums vispār 43 ir saprātīgi, jā, un ja viņi nākošais vēlēšanās dabūs 93, tad viss būs kārtībā. Jā, bet es tev pabeigšu šo domu ļoti ātri. Mums jau jābeidz būt šī saruna, mēs varēsim turpināt kaut kurā nākošajām. Bet ir viena lieta. Es sākumā nesapratu, kāpēc visu laiku valsts izglītības centram nāk gan no komisijas, gan no UNESCO nostādnes, piemēram, seksualizēt bērnus no 1. klases. Ja tagad 1. klasē ir jāmāca bērniem tur par seksu, par dzimtām, UNESCO nostādne, un es uzdevu jautājumu, bet kāpēc nav nostādnes kā normāli ģimeni izveidot? Ja? Un tagad nākošais. Ir tie 3 principi, tur iekļaušana, vienlīdzība, un kas tur bija tas 3. Ja, vēl. Un tagad paskaties, elites skolas tiek likvidētas, tiek atcelt atzīmes sistēma, konkurence tiek mazināta. Ja. Rezultātā mums nav privātas skolas, piemēram, kā Eton Anglijā, kur 20 premjeri beiguši, un kur tu nevari muļķību. Tā ir zēnu skola, un kur tev iemāca reāli, bet mums tiek fizika kārtoja tur daži simti pagājušā gadā centralizēto eksāmenu, matemātiku spēja nolikt. Ko pedagogs, man liekas, vispār absolvēja fizikā tikai viens. Matemātiku 40% nespēja nolikt, pat man liekas, ar četrnieku, ja tur nespēja dabūt un tā tālāk. Rezultātā izaug jauna paudze. Un vēsturi arī nemāc, jo ja jau tev būtu zināma vēsture, tad jau tu zinātu, ka ir bijuši 4 ledus laikmeti un ka klimats mainās. Un tev var sastāstīt vienalga ko. Ja tu rēķināt nemāk, tev miljons un miljards ir viens un tas pats. Ļoti daudz naudas tādā ziņā. Un tad parādās, teiksim, tā saucam, labi, es neticu sazvērstības teorijām, bet tā muļķība jau kaut kā viņa veidojas automātiski no apakšas. Un parādās tur laiena, tā kā pasaules valdība. Latvija jau pie šīm kvotām, viņa nepiedalīsies. Kvotas tur ir tieši likuma ierakstīts, sadalīs Eiropas komisija. Un pēc deguniem, un tev būs nodoklis arī drīz par degunu. Un kādreiz jau smējās, ka tur bija karikatūras. Ja, labi, ka man viņš nav tik liels. Franču revolūcijas laikā, ka pietrūks naudas, tad tur uzliek, bija savā laikā likums pa logiem, piemēram, Trāķos, ja mājiņa, ka mēs tur aizbraucam, tur tādas 3 logi katrai mājiņai uz ielu. Jo nodoklis bija nekustamā īpašuma, vienu brīdi tāds, cik logu, ja tev vairāk logu, ja tev lielāks nodoklis. Un tad taisīja logus, teiksim, uz sēta, tad bija spilvena nodoklis, ja, galvas nodoklis. Kāda nodokļa tik nav bijuši? Un tad bija karikatūras, ka pa gaisu. Bet faktiski šis jau ir nodoklis pa gaisu. Ogskābā gāze, tā ir arī gaisa sastāvdaļa. Ja? Tas ir nodoklis pa gaisu, ko tu elpo. Un gaiss tev nekur nav jātransportē. Viņš te patās vien ir. Tātad būs milzīga kontrolas sistēma, kas mērīs cilvēkiem deguns, jo lielāks deguns, jo lielāks nodoklis. Tu taču vairāk skābekli iztērē, un tu arī vairāk izdala ogskābo gāzi, kā tāda pareizi. Kā savādāk izmērīt, cik tu? Bet, Aleksandr, neaizmirst, ka mēs tomēr neesam dzimtcilvēki, un mēs nedzīvojam dzimbūšanā. Tas nozīmē tikai vienu lietu, ka tie, kas ir ekonomiski aktīvie cilvēki, tie, kas ir spējīgi un kas strādās, viņi jau šādā sistēmā nestrādās. Ja no Latvijas jau tagad aizbraukuši ir 200,000, uz 2050. gadu mums būs jau par trešdaļu mazāk. Tu domājies par trešdaļu, par 35%. Ja? Taisīt jau tu vari visu kaut ko. Bet tas viss beigsies ar to, ka cilvēki tomēr ir brīvi, viņi aizbrauks, jo pasaulē tā nav. Ir vietas tā pati Amerika, labi, uz Ameriku nav jābrauc, tas varbūt pārāk tālu, bet mēs taču pārvietosimies. Tās valstis, kas nebūs tik stulbas kā pārējās. Labi, tagad nāk tas lielais vilnis virsū ar to, ka tur vajag to zaļo kursu, bet katra valsts to risina savādāk. Cilvēki jau vienkārši aizbrauks. Mēs iznīcinām savu valsti, un tas ir tas sausais atlikums no mūsu sarunas. 57 deputāti no 100 jau to grib. Nobeigsim ar optimismu. Tātad 48, kas balsoja pret, novēlēsim viņiem nākošais vēlēšanas dabūt vismaz 88%. Ja. Un paskatīsimies, kas notiks ar vēlēšanām Amerikas Savienotās valstīs, vai Trumps arī
attīstīs šādu ekonomiku, vai tomēr vairāk valsts pagriezīsies uz lētu enerģijas un ekonomikas attīstību un uz cilvēku labklājības. Atvainojiet, ka tev pārtraukšu, bet Amerikā gan viens, gan otrs, viņi nedarīs tādas muļķības, kā mēs te darām. Nu, viņi nedarīs. Viņi tāpatās attīstīs to ekonomiku tā vai savādāk. Jā, tātad par cik tu teici, ka cilvēki aizbrauks, ja, tad pastīsimies, kas notiek, piemēram, Šveicē, kas notiek tajās valstīs, kas nav iestājušās Eiropas Savienībā. Un mani interesē mūsu kaimiņu valsts. Mēs jau netiksim pārcelti blakus Kanādai. Mums būs blakus Baltkrievija. Un kas notiks tad, kad Baltkrievija, piemēram, nomainīsies līderis? Nu, Lukašenko tur nebūs mūžīgi. Un Krievija arī varbūt būs demokrātiska. Un mēs jau nezinām, viņa mūsu kaimiņu valsts. Jā. Tad kā tad notiks šī sadarbība ar tām valstīm, uz kuriem cilvēki brauks? Varbūt viņi gribēs braukt uz Ameriku, varbūt uz Šveici, varbūt tepat uz Baltkrieviju. Tepat, es domāju, Eiropa arī atradīsies, jo nevajag domāt, kad Eiropa jau nav. Tikai 13 valstis pašreiz ir. Jā. Vai nu diskutē par šo likumu, vai ir pieņēmuši. Jā, bet vēl ir jautājums, vairākums nav pieņēmis. Kas notiks tur? Kas notiks ar Višegradu? Kas notiks ar šīm valstīm? Ar Čehiju? Bet arī tās, kas ir Poliju. Jā. Arī tās, kas ir pieņēmuši, Aleksandri, arī viņas ir ļoti dažādas. Viņi skatās un meklē iespēju kādā veidā to izdarīt sev nesāpīgāk. Mēs par to nedomājam, nevis tā kā nedaudz, bet vispār mēs par to nedomājam. Jo mēs vienkārši paceļam roku, nobalsojam, ka mēs braucam iekšā. Nobeigsim ar optimistisku noti. Tā ir optimistiska noti. Mēs neesam kaujami jauni un novēlu visiem 2026. gadā palielināt šo skaitu, kas balsoja pret šo likumu no 48 līdz 88% vismaz. Paldies par uzmanību.